Uģis cītīgi visu rītu klausījās, pierakstīja visu, kas tika teikts, lai saprastu, kā to visu salikt pa plauktiņiem. Nu, kāds tas secinājums un vai tas bija tāds labs starts tavai sarunai? Manuprāt, iepriekšējā lektora pateica pilnīgi visu, ko es gribu teikt. Bet ļoti labi, kā Rungaņa kungs jau raujās uz diskusiju. Mēs tiešām parunāsim par to, kā mēs redzam nākotnes profesionāli. Pilnīgi noteikti. Jūs jau varat sagatavot savos blociņos, ka jums būs viņiem jāiemācās mīlēt brīvību, vārda brīvību, saudzēt desiņu. Neko darīt, tā tas ir. Tāpat es arī laiku dzīvot nenoteiktībā, jo nekā problēmas mums stiprina visu laiku, mums ir jārisina. Tūlīt vēl. Kopiet brīvi. Kur man palika? Mācies sargāt desiņu. Jums būs jāmāc viņiem tagad joki, jo tie veicina inovāciju. Vai ne? Viss cauri. Prezentācijas beigās un viss ir labi. Dāmas un kungi, es jūtu, ka mēs esam labās rokās. Uģi, lūdzu, turpmākās 40 minūtes ir tavā rīcībā. Ārti, zin kā ir parasti? Es vienmēr lūkšu, lai man neliek pēdējo pirms pusdienām, jo pusdienas nedrīkst kavēt. Paldies, dāmas un kungi. Es aicināšu uz diskusiju tiešām par to, kādu mēs gribam redzēt nākotnes profesionāli un kāda varētu būt izglītības sistēmas, ģimenes un visas sabiedrības loma, lai šie bērni, kas vairs nebūs bērni, ir vēl gudrāki, laimīgāki, spējīgāki, ilgtspējīgāki un visādi citādi profesionāli labāki. Paldies, es aicinu uz diskusiju. Man ir tas gods pieteikt Rīga Techgals līdzdibinātāju un Start School vadītāju Anna Andersone. Anna! Prieks tev satikt, tu vari droši izvēlēties savu brīnišķīgo vietu. Man kādreiz mācīja to, ja ir diskusijā viena sievietē jāliek pa vidu, viņu regulēt visu pasākumu. Paldies. Draugiem grupu mentoru klubu pārstāvs Jānis Pakalnieks. Jāni, paldies, prieks tev satikt. Paldies. Baņķieris, finansists, Prudentija valdes loceklis Ģirds Rungainis. Ar aplausiem. Paldies, Ģird. Un Pasaules bankas International Finance Corporation starptautisko programmu vadītājiem finanšu ministru padomniecība rīcību politiku jautājumos Anna Liepiņa. Uj, cik gars Anna sanāca. Labvakars, Anna. Tur. Paldies. Paldies, diskusijas sākumā iedošu mazliet fonam dažus skaitļus vai ciparus. Iespējams, tie pat nav īsti kontekstā, bet tie noteikti mums liks mazliet aizdomāties, runājot par perspektīvu. 9. klasi absolvē 18,000. 4,000 paliek pamatizglītība, tā arī paliek. 5,000 aiziet ar vidēju izglītību, 4,000 apgūst profesionālu izglītību, 5,000 augstāku izglītību. Bēdīgs skaitlis ir, kas mani ļoti uzrunāja, tas, ka 16 līdz 29 gadīgi 30,000 nedara praktiski neko. Tā, ieskatām mazliet. Acīm redzot, uz vecāku rēķina dzīvo vai kā citādi. Paldies, mūsu uzdevums ir ārkārtīgi vienkāršs un sarežģīgs vienlaicīgi. Mums ir jāsaprot, kā tad izskatīsies, ko darīs, ko domās nākotnes profesionāls un kā šie brīnišķīgie cilvēki, kas sēž uz priekšā, varētu viņiem iepilināt kaut ko tālāk, lai šis bērns normāli atnāk paprasīt pasniedzēju, kādu man profesiju beigās izvēlēties mācīties, ko man darīt dzīvē pēc 9. pēc 12. klases, kādām īpašībām man vajadzētu būt, lai es būtu ne tikai labs cilvēks, bet arī profesionāls. Anna, sāksim ar jums. Ieskicējiet mazliet. Kāds gods? Īpašības, prasmes, pieļauj pat īpašības cilvēciskās. Jā, prieks jūs visus šeit redzēt. Paldies, ka pievēršat uzmanību. Es no savas puses gribu teikt, ka mēs jau redzējām to sarakstu ar Pasaules ekonomikas fóruma identificētajām prasmēm, kas ir vajadzīgas, un tās visas ir aktuālas. Ko es novēroju, strādājot arī ar jauniem cilvēkiem, kas uzsāk savas darba gaitas, un ne tikai uzsāk, bet turpina, ir, ka dažreiz iztrūkst tāda holistiska domāšana, un tas ir tas, ko es gribēju šodien izcelt pie šī jautājuma. Izprast, par ko ir tā lieta, pie kuras es tagad strādāšu, nevis tieši vadīties pēc vadītāja vai kāda, kurš ir pateicis, kas ir jāizdara, bet domāt līdzi pašam.
Un, tā ir kritiskā, analītiskā domāšana. Vienlaicīgi tajā pašā laikā arī tā radošā domāšana, ka nevienmēr būs tāds viegls ceļš atrisināt kaut kādu problēmu vai situāciju. Un tas, ko mēs patiesībā reālajā dzīvē un darbā darām, mēs visu laiku risinām problēmas. Tas ir principā mūsu galvenais uzdevums darbā, ir risināt kaut kādas konkrētas problēmas. Tātad pieeja problēmu risināšanai, lai nav jābūt vienmēr kādam, kurš saka, kas jādara, bet ka mēs atalgojam tos, kuri domā paši, tos, kuri domā līdzi, tos, kuri uzdod jautājumus. Un tam, liekas, varbūt ir viena no tādām izaicinošajām daļām izglītības sistēmā mūsu, kur mēs atalgojam ar labām atzīmēm tos, kas izpilda pareizi to, ko mēs esam precīzi uzdevuši. Bet mums vajadzētu tādus, kas domā līdzi un domā paši. Tas būtu man galvenais. Kurš turpinās? Sanda, turpiniet jūs. Jāni, paciet. Arī tādā starptautiskā kontekstā varbūt viss viņš ir gatavs. Viņš ir gatavs jums. Jā, paldies. Es tieši tā arī, kamēr kolēģi runāja, domāju, tas mans pienesums varētu būt sastopoties un daudzu gadu gaitā strādājot starptautiskā finanšu jomā, daudz dažādus cilvēkus intervējot, pieņemot darbā. Un tas, ka mums ir jāgatavo mūsu skolēni, studenti šeit, konkurence ir milzīga. Latvijā dzīvojot, viņi izskatās mazāka. Mēs esam kopumā pieraduši pie stipri mazākas konkurences, daudz vieglāk būt izcilam šeit, bet tik līdz nokļūst starptautiskā vidē, kur mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi nokļūst, eksportē, attiecīgi arī tā konkurence visās jomās būs daudz niknāka. Daudz vairāk pretendenti gan uzņēmumu veidā, gan darbinieku veidā uz vienu un to pašu pozīciju. Līdz ar to katram ir jābūt izcilam savā veidā ar savām speciālistu iemaņām, bet pāri visam, lai varētu būt veiksmīgi tādā vidē, ir cieņpilna komunikācija, cieņpilna attieksme, jo bez tās īsti nekādas problēmas nevarēs atrisināt. Varēs saniknot daudz cilvēkus, bet atrast tos sadarbības veidus un formātus būs grūtāk. Protams, ir izaicinātāji, saucamie disruptors, bet arī tie lielākoties veiksmīgāki vai spējīgāki būs tad, ja viņi spēs veidot šīs attiecības. Tā ir tāda liela daļa, varbūt nedaudz cits aspekts, mācību procesā, bet spēt ielikt šo cieņpilnu attieksmi pret visu, kas ir tik kritiski. Tam līdzi nāk arī tāda, es vienmēr man ir grūti pārtulkot šo jēdzienu, es tomēr pārkāpšu Osipovas kundzes norādi, izmantošu anglicismu. Angliski tas saucās humbliness. Latviski laikam tuvākais ir darīt kaut ko ar pietāti, ar tādu pazemību, vienalga, kur tu atrodies un cik labs tu būtu. Tas arī tas iet kopā ar šo cieņpilnu attieksmi. Tās tādas īpašības, kuras maksimālistiem jauniešiem ir grūtāk iemācīt, bet par viņām ir jārunā un jārāda tie piemēri. Paldies, cieņpilnu dialogu un tādu pietāti. Es savos bērnos tikko izskatījos acīs. Grūti atrast tādas īpašības. Bet es pieļauju, ka varbūt tas kaut kur ar gadiem. Jāni? Mēs jau visi šeit esam izglītības eksperti. Ja? Viens ir eksperts Rīgas ekonomikas augstskolā, Reku Bulduru tehnikuma eksperts, Skandāls tehnikuma eksperts. Mēs esam eksperti, jo mēs īstenībā zinām, kā ir jādara izglītība, jo mēs vienreiz jau to darījām. Pareizi. Mēs zinām, kas tur nebija labi un kas nebija slikti, tāpēc mēs visi varam iedot tādas foršas padomas. Un mans padoms tad būtu, kāds ir jāizaudzina cilvēks normāls. Tāds vidēji normāls, tad cilvēcība, pazemība, humors, lai viņā ir iekšā, lai viņš ir normāls cilvēks un pārējo viņam varēs iemācīt jau vai tur mākslīgais intelekts vai YouTube. Tad to būt normālam cilvēkam, tas, manuprāt, ir skolotāja uzdevums. Normāls cilvēks kļūdās, normāls cilvēks runā pretī, normāls cilvēks šādi aizvarās, kad viņam palūdz to vairākas reizes. Tāds ir normāls cilvēks. Un uzskat, kad normāli cilvēki ir nākotnes profesija un iemācīt viņam nest paplāti, vadīt diskusiju vai televīzijas raidījumu, to varēs jau tehniski un pēc tam. Jānis ļoti labi novērtēja tavu cilvēcību. Vai tad, kad tev bija 16, tu saprati to, ka tā ir normālība?
Man joprojām liekas, ka es līdz galam neesmu normāls, bet es nevainoju, teiksim, tur savus skolotājus pie tā. Bet ar vārdu normāls es saprotu, tieši tā varbūt tā kā es augstu par viduvēji, bet normāls nozīmē tāds mērens cilvēks, kurš saprot, kādā sabiedrībā viņš atrodas, kurš saprot, ka mācīties vajag, bet varbūt ne pārāk, kurš saprot, ka dažkārt var nodot darbu tādu, jo redzi, tas skolotājs viņu palaidīs cauri, kurš saprot, kā darbojās sistēma, kurš saprot, kā darbojās civilizācija. Un ja to saprot, tad viss ir kārtībā. Un, protams, kā jau Ospaus kundze teica, pats galvenais, manuprāt, pats galvenais šajā dzīvē ir brīvība, individu brīvība, jo mēs ļoti labi redzam, ka nevienā valstī, kur brīvība ir ierobežota, nezinu, vai tā ir Krievija, Ziemeļkoreja vai kādas mazliet maigākas valsts ar ierobežotām cilvēktiesībām, nekad nekas labs, izņemot raķeti, nav radīts. Un tāpat raķete ir diezgan slikti, jo, kā redzam, viņi nokrīt savā teritorijā bieži vien. Jānē, atgriezīsimies pie šīs tēmas, pie normālības. Man gribās ļoti saprast, ko vajadzētu tad mācīt vai kādām īpašībām veidoties, lai pēc tam normālība kļūtu par izcilību, profesionalitāti. Katrs normāls cilvēks ir mazliet arī ekstrasens. Un man ir sajūta, man tiešām ir sajūta, ka visi šai zālē, pilnīgi katrs no mums zina, kā vajag īstenībā. Mēs zinām, kādu mēs gribam redzēt to savu audzēkni. Kāpēc mēs līdz tam neaizējam? Tāpēc, ka, pieņemsim, pietrūka laika, pārāk mazs atalgojums, viņa vecāki tur briesmīgi, ja nāk pārāk bieži pie manis, direktors man neļāva, es nomainīju citu skolu. Un tādā veidā es to darbu līdz galam neizdaru. Mēs katrs no mums, tāpatām biznesā, mēs zinām, kādam ir jābūt labam pakalpojumam vai kādam jābūt labam produktam. Bet ko mēs izdaram? Mēs domājam, tas ir pārāk dārgi, tas ir pārāk laikietilpīgi. Konkurenti to nedarīs. Līdz ar to mums ir tur jāsaņemās. Mēs visi īstenībā zinām, kā vajag. Katrs no mums šeit sēdošais zina, kā patiesībā vajag izdarīt, un tad tā vienkārši arī jādara. Nopietni, sirdsbalsts, es nezinu, tāds priekšmets skolā, sirdsbalsts, ko tev saka, tas ir jādara. Un vienkārši jāmēģina maksimāli iespējami labākais. Un dažkārt nesanāks, un ar to arī jāsamierinās, ka nevienmēr sanāk. Un tad var mēģināt vēlreiz. Plosi, jūs pierakstījāt sirdsbalss, ja? Ģirt, lūdzu. Ļoti gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli. Jā, Jānis ieskrējās. Jā. Labdien! Pirmkārt, paldies par to, ka jūs esat tur, ko jūs esat un darat, ko jūs darat. Jo tas ir ļoti svarīgi, jo, man liekas, varbūt tas pats galvenais ir iedvesmot skolniekus. Un skaidrs, ka mēs stādamies priekšā, ka tajos apstākļos un par to samaksu un ar visu pārējo tas nav viegls darbs katru dienu pēc saraksta iet un iedvesmot cilvēkus. Kur daļa no viņiem, par cik šeit ir tas uzņēmējdarbības leņķis, daļa no viņiem kļūst par miljonāriem. Kas saka, tas, es domāju, ir tāds sludinātāja darbs ar ārkārtīgu pazemību, teiksim, faktiski. Saprotot, ka tos labumus gūs sabiedrība un finanses ministrija un vispārējie. Protams, arī mēs pastarpināti. Ja. Tā kā tas nav viegls uzdevums, un mēs kopumā droši vien nepietiekam to novērtējam. Mēģinot te uzmest ātri, kas tas ir, mēs taisījām kamerā tādu arī mēģinājām paskatīties uz priekšu 50 gadus, 20, 70. Un ar ļoti gudriem, labiem, kas saka, Latvijas cilvēkiem, labākajiem. Un secinājums principā bija tas, ka, ja skatās tā ritīgi uz priekšu, mēs jau neko nezinām. Mēs nezinām nākotnes profesijas, mums ir miljoniem nākotņu un miljardiem cilvēku. Ja? Un tā pasaule ir daudz nenoteikti, kā mums šķiet. Bet, kad uz to visu paskaties, ko ar visu to darīt, ja? Kas ir noteikts, nonāc galā pie tā paša, ka ir vērtības. Pirmais ir vērtības, otrais ir kultūra, un trešais ir izglītība. Izglītība izpratnē, kā mācīties visu mūžu, teiksim, dažādos veidos, palikt gudrākiem. Tā, protams, tur nāk klāt empātijas, sastarpējās attiecības un vispārējais, ja, bet vērtības. Un vērtības šeit mums ir kristīgās vērtības, nevis, teiksim, kā tāda ideoloģija un dogma, bet kā kondensāts tai pieredzei, kas ir bijusi ļaudīm, kas ir dzīvojuši mūsu platuma grādos un Eiropas civilizācijā 1000 gadu un pirms tam. Tas
Tas ir tāds kondensāts, kurš izkondensējas šīs vērtības, un šīs vērtības turpinās uz priekšu. Tūkstneša analfabētu, tūkstneša klejotāju vērtības mums nedara, un daudz citas mums nedara. Mums ir savējās, un tātad kristīgās, eiropeiskās un latviskās. Jo mēs, kā saka, ka ir tās saknes un tā tālāk. Un tas ir pirmais, no kā nāk. Tālāk ir, ka jūs paši zinat, un labāk par visiem citiem. Jūs rokām iziet tūkstošiem bērnu, un jūs zinat to, ka cilvēki nav vienādi. Jums būtu jābūt galvenajiem sociālismu pretiniekiem, jo cilvēki nav vienlīdzīgi. Jūs to zinat. Jūs klasēs ir bērni, kuri ienāk varbūt gudrāki par visiem pārējiem pirmajā stundā, un viņi, kā saka, mūsdienu apstākļos ir daudzos gadījumos gudrāki par mums visiem, tāpēc, ka viņi jau māca ar to informāciju strādāt. Un tad ir tie, kurus tu vari darīt ar viņiem, ko tu gribi, tu viņus nevar dabūt uz augšu, bet viņš var būt ļoti labs galdnieks, piemēram. Ja? Un tai konferencē gudrniekiem pateikt, kas jums te jāiedod visiem šiem te bērniem, ja? Tas ir vienmēr ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Ja? Tātad pirmais ir vērtības, otrais ir, protams, kas man liekas ļoti svarīgi un ar ko sākt, ja mēs runājam par to, ko tad te var pateikt. Es jau uzskatu, ka ir jāsāk un jāstrādā ar smadzenēm un jātrenē viņas tikmēr, kamēr viņas ir jaunas, respektīvi eksaktā zinātnes. Matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, racionālais pamats. Tas ir tas, kas mums mazina šo nenoteiktību, tas iedod mums rāmu, lai mēs varam skatīties. Un šobrīd tas ir ļoti grūti, jo mūsu bērni dzīvo bildīšu pasaulē, kuras ir zīmētas, kur nedarbojās ne gravitācija, ne realitāte, principā. Un faktiski cilvēku spēja navigēt to pasauli un gūt panākums ir atkarīgi no viņu spējas novērtēt realitāti, un viņi nāk no spējas skaitīt, un tā ir vislabāk jauniem cilvēkiem. Un līdz ar to tas ir tas pirmais, kas ir jādara. Protams, arī jādara daudz citas lietas, lai mēģinātu atrast, kas kuram ir labāks. Ir vismaz 7 inteliģences. Starp jūsu bērniem būs bērni, kur nekad nebūs labi matemātikā, bet viņi būs labi fiziskajā vai mūzikā vai kaut kādās citās lietās. Bet principā tomēr mums ir jāsijā un jādara visiem tiem, kas spēj rēķināt un būt racionāli. Un tajā labi, tie mums ir jāatrod un jāattīst. Kritiskā domāšana, kas jau šeit tika pieminēta, ja? Uzticība un neticība, patstāvība un nepaļaušanās, salīdzināšana, analīze, loģika, dekonstruēšana, kā saka, lai ja cilvēki domājot un skatos, domā, pagaidi, kā mēs to varam izjaukt daļās un salikt atpakaļ, vai tas tiešām ir tā, kā tas varētu būt. Un veselais saprāts un pamatprincipu domāšana. Un tas, ka viss balstās interesēs, faktiski, un tā teikt, ir jāskatās, kam tas ir izdevīgi. Kas ir tie virzītāji. Un tas nonāk atpakaļ pie tās par kritiskās domāšanas. Ja? Un māka redzēt, ieraudzīt un lasīt un reiķināt daudzos līmeņos. Viss ir valoda. Attiecības ir valoda, mūsu uzvedība ir valoda, izturēšanās, viss ir valoda. Un tas ir tas, kas ir jāiemācās. Un pats galvenais, principā, atrast tos un iedot, ka vienīgais veids, kā sagatavoties nākotnē, ir bērniem attīstīt šīs atsevišķās spējas un mācīties, kas nekad nebeigsies. Kā arī pieņemt kļūdas un pārmācīties. Jo daudz kas no tā, kā mēs zinām paši, mums mācīja muļķības, un visu mūžu gadumā ir daudz kas jāpārmācās. Tas tā pirmajā tuvenī. Un pats galvenais nebūt vientiešiem un muļķiem. Pēc Potera faktiski, ja? Un nebūt intelektuāli slinkiem un nekārtīgiem. Un tā teikt, kā teica Ulds Ģermans, nekur nav rakstīts un teikts, ka latviešiem noteikti ir jābūt vientiesīgiem. Paldies! Paldies! Bet pilnīgi noteikti mēs varētu būt viensprāts, ka jums ir šī misija. Mums visai sabiedrībai ir misija jau bērnā ielikt to, ka ir jāiemāca mācīties, jo jāmācās būs nepārtraukti. Tā kā mēs ar Ģirti jau vairāk gadu garumā dažādos formātos diskutējam, man dažkārt pat patīk arī izaicināt vai citas pārdomas. Tās tēzes par to, ka daži būs labi dažās tēmās un daži citās, man liekas, tādā Latvijas sabiedrībā mēs īsti ar šo nedrīkstam aizrauties par daudz, un tad ir tās pieejas, kuras pieņem visiem šeit kolēģiem labi zināms, dažādie mācīšanās veidi, uztveres veidi, pieejas, un ne par velti ir tādi jēdzieni kā izglītības standarti. Kaut kā mēs esam tajā pašā sabiedrībā, ko minēja kā kristīgā sabiedrība, ilgu meklējumu, atklāsmu prakšu laikā nonākuši līdz sajūtai, ka noteiktos priekšmetos vai noteiktās tēmās, jomās, tādam vidēji izglītotam cilvēkam noteiktā vecumā vajadzētu zināt apmēram šo.
Un, manuprāt, uz to ir jāskatās savādāk. Nevis mēs sakām, kāds to nevar apgūt. Nē, tas mūsu uzdevums ir atrast veidus, paņēmienus, metodes, pieejas, kā katram no audzēkņiem iedot to iespēju apgūt to, lai viņš tālāk varētu darboties. Un tas ir tas, kur šīs tehnoloģijas, analīze, zināšanas, kas tiek iegūtas pētniecības ceļā, var tikt liktas lietā. Un es ļoti ceru, ka arī RTU tālāk darbojoties arī spēs lielāku pienesumu dot un vairāk runāt par šiem dažādiem mācīšanās veidiem. Kas tālāk mums prasīs arī Latvijā mainīt mūsu pieeja eksaminācijas sistēmai, ko virkne valstu ir mainījušas, kur faktiski mēs šobrīd darbojamies tajā statistiskajā bell curve vai zvana statistikas sadaļā, kur mums vienmēr būs apmēram 50% vidējais vērtējums, jo tieši tā mums ir eksaminācijas sistēma uzveidota. Tāpēc nav brīnums, ka mums matemātikā starp 40 un 50% figurē. Citas valsts ir pārgājušas uz to metodu, kur tātad, ja standartā mēs esam vienojušies, ka šīs zemākā līmenī, vidējā līmenī, tās ir lietas, kas jāzina, tātad skolas uzdevums ir panākt, ka visi zina vismaz 80%. Kā tas tiek panākts ar metodēm, atbalstu, visu citu, tas maina to paradigmu, kas ir skolotāja uzdevums. Un tas arī mazliet izaicinājums ģirtam par to, ka, man liekas, mums ar mūsu cilvēku resursiem, kas mēs neesam daudz, ir jāpieiet tā, ka mums ir katram jāmēģina iedot tas labākais. Tas ir izaicinājums arī viņiem visiem. Ļoti liels izaicinājums. Mēs prasām nepārtraukt, pielikt klāt, izdarīt to. Beigās mēs nonākam pie to, ka mums vajag izaudzināt normālu sirds cilvēku. Un beigās mēs diskusijas visās beigās nonākam pie tā, ka mums ir katastrofāls demografiskais stāvoklis. Anna. Es vēl arī gribēju paizaicināt, tā kā mums ir diskusijas. Jāni paizaicināšu, jo es atkal gribu teikt, ka es neesmu normāla. Un, man liekas, vispār normālu cilvēku nav. Jā, Jānis teica, ka viņš zina, ka es neesmu normāla. Un es atkal gribu teikt to, ka mēs katrs esam nenormāls un ka mums atrast savu nenormālību, kurā mēs varam būt labi, nenormāli labi tajā savā nenormālībā, ka tas īstenībā ir tas mūsu uzdevums. Un, protams, tam visam pamatā ir tas, ko Jānis gribēja ar to teikt, ir šī pareizā kultūra un tās vērtības, par ko mēs runājam, bet savu nenormālību atrast, noticēt savai nenormālībai un attīstīt savu nenormālību visu mūžu garumā. Es gribētu to likt kā arī vienu uzsvaru. Tur ir tas, ka ir jābūt kaut kādam pamatam un tām zināšanām pamata līmenī, bet mēs nebūsim visi vienādi. Un tā es piekritīšu arī, ka katram mums ir savas spēcīgās puses, un tās atrast ir mūsu uzdevums. Protams, katrs bērns ir unikāls. Katrs mēs esam unikāls. Un, man ļoti patīk, kā Ģirs teica par to aizrautību. Saskatīt bērna aizrautību kaut kamai. Un to arī mēģināt attīstīt, vai izcelt varbūt labākos, pastrādāt pēc stundām, pastrādāt savādāk. Jā, tas viss ir, kad iespējams, ka beigās būs normāli un būs labāk, vai savādāk normāli. Vai tu, Anna, vilki uz to, ka te ir liels spēks arī biznesam, kurš ja mēs modelējam situāciju pēc 9. vai 12. klases, tajā jaunajā, skaistajā, gudrajā cilvēkā var ielikt vēl vairāk, atrast to aizrautību, atrast to viņa ceļu vai attīstīt viņu? Pilnīgi noteikti. Jaunu uzņēmumos un uzņēmējdarbībā šie ir cilvēki noteikti, kas darbojas savas deksmes vārdā un savas ticības un savas pārliecības tam, par ko viņi sapņo tā vārdā. Tikai tie arī kļūst veiksmīgi, kas ļoti tic tam, ko viņi dara. Un tur ir tā saikne ļoti cieša. Jāni, pie jums var uz draugiem aiziet cilvēks, kurš saka, es vienkārši gribu strādāt. Es esmu motivēts strādāt, bet es daudz ko nemāku, daudz ko nezinu. Vai jūs pietiek cilvēkam šajā brīdī ar deksmi to, ka viņš ir gatavs mācīties, gatavs apgūt jaunas lietas, jaunas prasmes, bet izrādāt pareizo attieksmi to, kad es vēlos? Tāda ir lielākā daļa, kad programmēšanu skolas solā nevar iemācīt. Var iemācīt, saprast programmēšanas valodas, bet programmētāji mācās visu mūžu. Un mūsdienās es spēju iedomāties, ka pirms gadiem 10 kāds nāks un teiks, ka viņš būs TikTok konta menedžeris. Tad likās, tev
atnāca uz nepareizo iestādi, bet tāda ir realitāte. Jā, ļoti daudzi mēs esam arī darbā pieņēmuši vienu dizaineru konkrēti, kurš teica, ka viņš grib būt pie mums dizainers, bet mums vēl nebija vakants. Viņi pieņem darbā, un pēc tam jau darbs atradīsies. Ir tādas iespējas, un galu galā es pats arī sāku savu karjeru strādājot Latvijas Universitātē sabiedrisko attiecību departamentā, un vienīgā vieta, kur toreiz kaut ko tādu mācīties, bija Hollywoodas films, un viss, jo universitātē nebija sabiedrisko attiecību studijas. Tev bija jāskatās filmās, filmās tā dara, nopērc plastmasas brilles, izskaties bišķi gudrāks un runā, un viss, un gan jau kaut kā aizies. Un ja tu kaut ko no kaut kā baidies, tad vienkārši piever acis, pasties un aizgāja. Un tā ir universitāte, un toreiz universitātes rektors bija Vars Lācis, kurš teica, ka universitātē mēs mācāmies ne tikai studiju solā, bet arī darbā. Tādas iespējas pastāv, un no tā nevajag baidīties. Ko tur var? Labi, nevajadzētu tur varbūt slimnīcās ķirurgus teikt, pieņemt, kurš, es tur esmu YouTube'ā redzējis, tos ne. Bet visas pārējās lietas ir izdarāmas, un tagad ir īpaši šajā jaunajā posmā. Tagad jums taču ir vismaz viens draugs vai ne kompānijā, kad ir kaut kāda dārza svētki, viens ir mākslīgā intelekta eksperts, pareizi. Redz, viņi ir jau. Viņi jau eksistē katrā kompānijā, un kāpēc viņiem nedot iespēju, piemēram, kaut kādu kosmosa kuģa maršrutu paprogrammēt. Labi, es jokoju, bet var to izdarīt. Tas, kas nāk prātā klausoties par to, ko mēs varam darīt kādās mācību vidēs citur, tas ir faktiski izaicināt status quo, nebaidīties no tā. Un droši vien no tāda viedokļa laba lekcija, lasot lekcijas vai laba stunda, būtu tāda, kur vismaz 2-3 ir pajautājuši kaut ko mazliet ārpus tā rāmja, kas tiek mācīts. Un to tā padomāt, vai tas ir izdevies vai nav izdevies. Un jautājums ir mums Latvijā skolās apbalvot tādu neordinārāku pieeju, izkāpšanu no rāmja un arī skolotāja izaicināšana, bet no tādā zināšanu ziņā. Ja? Tās ir tās, manuprāt, tās ļoti vajadzīgās, bet arī ļoti sarežģītās. Un tad es ceru, ka, ja mēs skatāmies, kā piemēram Somijā IKVD ekvivalents darbojas, daudz vairāk ir tādu labo prakšu apmaiņa, nevis kontrole un norādes. Tā kā ceru, ka mēs arī tajā virzienā vai no Junior Achievement vai citu organizāciju atbalstu vai RTU, bet principā meklēt un kolekcionēt pašiem savas labās prakses, kas ir ļāvušas, piemēram, Druvas vidusskolai būt izcilai mazo skolu segmentā vai citai skolai panākt labus rezultātus. Tas, man liekas, ir tas, kas no šī iznāk. Paldies. Tāpēc jau viņi te ir arī, ka viņi iepazīst viens ar otru un apmainās ar visādiem stāstiem un gadījumiem, liecībām, tā teikt, Ģit? Es īsi. Ko ļoti, man liekas, kas ir svarīgi tieši jau un biznesa kontekstā, ir normalizēt uzņēmēju darbību un uzņēmēja būšanu par uzņēmēju. Un tā ir viena lieta, jo mums tas, kas saka, caurmērs ir labs darbs. Un mēs skatāmies ar mūsu kaimiņu valstīm, ar kurām salīdzinamies un kurām šobrīd ir izdevies attīstīties labāk pēdējos 30-35 gadus, tad tur daudz vairāk cilvēku grib būt īpašnieki un uzņēmēji salīdzinoši nekā priekšnieki vai vienkārši labi apmaksāti izpildītāji. Līdz ar to tas jūsu uzdevums ir ieraudzīt un normalizēt to, ka tas ir normāli un labi. Nevis, jo mums ir pārāk daudz citās jomās, tā kā, piemēram, valsts ieņēmuma dienests skatās principā uz cilvēkiem tā, ka uzņēmējs ir noziedznieks, kas ir nostājies uz šīs noziedzīgās takas kaut kādā vecumā, un vienkārši viņš ir nozieguma veikšanas procesā un vēl nav pieķerts. Ja? Jums kā skolotājiem ir jānormalizē, ka un tālāk, nākamais ir, lai tajā brīdī, kad viņiem izdosies un kad tā lieta aizies, lai visi, kuriem ir jau kāda dzirkstes, lai viņi pamēģina un ar pirmo reizi neatsēžās un, kuļ tikmēr, kamēr sviestā, ja? Teiksim, to krejumu. Bet tad, kad viņam ir, un tas, tek pa lūpām tas medus, ja? Tad, labi, lai nopērk to mašīnu un aprīko to māju, bet ir jādod atpakaļ sabiedrībai.
ka mēs visi esam nejaušību un mūsu gēnu, kā saka, rezultāts, bet mēs dzīvojam sabiedrībā un visu mūžu miljoniem veidu no tās sabiedrības ņemam un saņemam. Un tas ir nevis es esmu tāds gudrinieks, ja? Un, tā komponenta tur ir. Es esmu tāds gudrinieks, ja? Kā man teica, tu pats esi gudrs un domā, ka visi gudri, ja? Bet tai pašā laikā tu nevari atrauties no, kā saka, tu esi kopā un tev ir jādod apakaļ. Un tas tikai veido un iedod to, ka mēs kļūstam par bagātu sabiedrību. Bet tiem uzņēmīgajiem tipiem tas ir pienākums. Viņu pienākums ir nevis samierināties ar algu, bet tai ambīcijai ir būt dot to darbu, uzbūvēt to uzņēmumu, nopelnīt tos miljardus. Ja? Un mums jau ar miljardiem vairs nepietiek. Mums jau ir šobrīd, mēs esam to miljardu nokavējuši. Principā mums ir vajadzīgi cilvēki, kas būvē 10, 100 miljardu kompānijas, un no tā tas nobirst mazai valstī. Visas mazas valsts to ir parādījuši. Mums ir jāuzbūvē nacionālajie čempioni. Šiem nacionālajiem čempioniem ir jāpelna nauda globāli, un tā nauda nobirst mums visiem. Un tad par salīdzinoši vienkāršām lietām mēs varēsim saņemt daudz, tā kā saņemt par vienkāršām lietām cilvēki turīgās valstīs. Paldies. Iemāciet viņiem dot atpakaļ. Lai gan viņi jau paši uz to, manuprāt, tendētu visi tie cilvēki, kuri spēj nopelnīt lielu naudu un būt sabiedrības centrā, vairāk vai mazāk vienmēr spēj dot atpakaļ. Draugiem LV, manuprāt, draugiem grupa šobrīd absolūti dalās ar Cēsīm, piemēram, ja? Jā, mēs kopā ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu uzsākām projektu, kur jūs dzirdēsiet pēc pusdienu pauzes, lūdzu neaiziet prom, skolotājs Jēkabs Krīgerts izstāstīs, kas viņu motivē kļūt par skolotājs. Priekš tur ir arī daudz naudas apakšā, bet un viņam skolā ir iesauka dārgais Jēkabs, jo viņš saņem daudz naudu par to savu darbu, bet tas nauda nav vienīga atbilde. Atbilde ir tā, ka mēs redzam arī, kāds ir rezultāts. Mums ir pieredze, mēs ar to pieredzi dalamies, un pieredze ir gaužām vienkārši sniegt tiem skolēniem motivāciju, redzēt to, ka kaut kas viņu dzīvē mainīs. Jā, bet kāda motivācija ir draugu grupas īpašniekiem to darīt? Lai ir jautri. Es redzēju, ir tāds seriāls Alī Makbīla, varbūt atcerieties, kāds skatījās. Viņam bija tāds juristu kantors, un tur bija 3 iemesli, kāpēc viņi dibināja šo uzņēmumu. Pirmais, lai ir jautri, otrais, lai ir nauda, un trešais, lai ir jautri. Tad 2 lietas bija, lai ir jautri. Un kas var būt foršāks, ka tu redzi viena ļoti īsā laikā, 3 gadu laikā, un būsim godīgi, jūs labāk par mani zināt, ka tehniku mēs pats esmu, un mēs ar Uģēbu esam tehnikuma produkti, tu to ļoti labi var redzēt, īpaši Uģi gadījumā. Un tad tā nav vieta, kur aiziet spējīgākie, gudrākie un zin tur paši skolēni, bet ar pareizām metodēm viņiem var dabūt ārā tādas brīnumainas lietas un arī piepalīdzot mazliet sociāli, ka maz neliekās. Protams, baigi viegli aiziet prestižā skolā, kur atlasīt labākie un tad vēl nosmelt kreju un atlasīt labākos, bet izdarīt tādā veidā, tas ir daudz lielāks gandrījums. Mēs visi, es domāju, ik viens no mums... Ik viens no mums jebko dara sava gandrījuma labā. Pēc tam tad vienkārši vakarā ir jautrāk aiziet gulēt, ka domā, šodien izdarīju vienu labu darbu. Es tā domāju, ka tāda ir. Jā, tā ir, jā. Es tev pilnīgi piekrītu, Āna. Es gribēju vienkārši piebilst pie šī, ka tā došana atpakaļ nav pavisam integrāla Latvijas sabiedrības sadaļa. Mēs, teiksim, Eiropas kontekstā esam valsts, kurā ziedo un dod atpakaļ sabiedrībai vismazākais, viens no vismazākajiem procentiem. Tā kā, diemžēl, mēs tur neesam. Bet es pati šobrīd esmu tādā organizācijā, kas parāda to, ka mums ir cilvēki, kas jau ir attīstījušies. Tāda Start School ir pilnībā finansēts no privātiem Latvijas uzņēmumiem. Veselu skola izveidota, uzbūvēta no tiem, kas ir bijuši veiksmīgi, ir nopelnījuši naudu un dod atpakaļ sabiedrībai. Tā vēl nav lielākā daļa mūsu uzņēmumu un uzņēmēju, bet tie augļi parādās. Un noteikti, ka tie cilvēki, kas nāk šobrīd no jūsu audzināmo rindām, arī būs tajā spēcīgāki. Es ticu tam. Paldies. Jā. Pēdējais. Svarīgāk. Ir viegli atlasīt tos, kam padodas matemātika. Respektīvi, bet tos, kam padosies uzņēmējdarbība, faktiski daudz grūtāk. Un tas, ka viņi var būt daudzos citos priekšmetos diezgan viduvēji labākajā gadījumā. Bet tas, kas raksturīgs, viņam ir apsēstība, darba spējas un tas, ko angliski saka, tā teikt, zāģu skaita uz pleca.
Restīvi, viņiem ir kaut kas jāpierāda. Jo bieži vien faktiski tā lielā pelnīšana, vai kā jebkura apsēstība, viņa ir nenormāla. Normāli, sabalansēti līdzsvar cilvēki sēž kaut kur izpilda OMA, ja, un jogas pozā. Ja. Tie, kuriem kaut ko vajag pierādīt, bet mums šie cilvēki ir tas dzinējs, kas palīdz sabiedrībai pastāvēt. Un mums Latvijā ir īpaši tas iztrūkst. Līdz ar to te ir atpakaļ tas, ko jūs un arī Jālis cenšas palīdzēt atrast, nepalaist garām nevienu, ne tikai sportistu olimpiādei, bet uzņēmēju. Apsēstība, tie, kuriem kaut kas ir jāpierāda. Pat tad, ja it kā liekas, ka visādi citādi viņi nav tie spožākie individi. Ne visi uzņēmēji ir. Bieži vien par labākiem uzņēmējiem kļūst huligāni, tie, kas skolā ir. Tā ir, nepalaist garām nevienu. Paldies jums liels, mazs. Jūs man palīdziet lūdzu ar maziem secinājumiem. Iemācīt sirdsbalsi, iemācīt asināt prātu, trenēt prātu, risināt problēmas, domāt līdzi pašam, kas mums vēl bija ļoti labs. Sargāt desiņu. Kas vēl? Atrast huligānu, nepalaist garām nevienu. Normāli cilvēku izaudzināt. Ļoti labi. Arī nenormāli izaudzināt. Bet es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti redzot savus bērnus un savu klases bērnus, jūs noteikti redzat, kurš ir tas, kurš raujās ar to kaisli, grib darīt daudz vairāk. Iespējams, ka varbūt viņam klibo mazliet matemātika vai vēl. Bet katrā gadījumā jūs viņu noteikti pieķersiet pie rokas un iespējams viņš būs kaut kas vairāk nekā vienkārši normālība. Paldies visiem! Es skatos, tūlīt pusdienu laikam jau esmu pāris sasodīts. Jānis Palkalnieks, Āna Andersona, Ģirds Rungains un Sandra Liepiņa. Un Uģis Joksts. Paldies jums! Pateicības no mums, kobilde, smaids fotogrāfam. Paldies, tas viss, lai šeit šobrīd notiek. Patiešām tāds saldais ēdiens pirms pusdienām. Malači. Visi vienmēr klausās pirms pusdienu laikam, ja tu zini, tagad viss klausījās, un tagad klausties nedaudz manī, es atklāšu pašās beigās, kur ir pusdienas. Tas ir būtiski, jo tās nebūs tur, kur bija kafija. Tikmēr vēl vienreiz aplausi, lai viņu uzsmaida fotogrāfam. Paldies!